klientam nav jānāk jau ar perfekti atstrādātiem jautājumiem, kur viņam finansiāli būtu labāk, kur viņam emocionāli būtu labāk, kā būtu, ja cilvēks paliek esošajā darbā, kā būtu, ja viņš ietu uz citu darbu, kurā datumā īstais ieradīsies. Čau, mani sauc Inga Šnuka, taro pasaulē gan zinām vairāk kā Hilariona. Un šajā video es pastāstīšu, kā taro kārtas var palīdzēt gan attiecībās, gan darba dzīvē, kas patiesībā arī ir populārākie jautājumi, ko saņem no saviem klientiem. Kas attiecās uz attiecību jomu, biežākie jautājumi ir par divām sfērām. Viena no tām ir nav attiecības un gribas uzzināt, kad tad atnāks īstais. Un otra tēma savukārt, ka attiecības ir kaut kāda sarežģījuma, un tad vēlme no taro uzzināt, ko tad darīt, lai šos sarežģījumus risinātu. Ja tiek jautāts par attiecībām, kuru nav, un kad tad būs, tad taro kārtas nesniedz konkrēti atbildi, kurā datumā īstais ieradīsies, un nesniedz apsolījumu, ka viņš būs ar mani līdz mūža galam. Bet taro kārtas ļauj ieraudzīt, kāda vispār ir cilvēka gatavība attiecībām, ko cilvēks var darīt, lai attiecības veidotos, kas var palīdzēt, kādi ceļi ejami, iespējams ar kādiem izaicinājumiem nāks saskarties, un tad arī paskatīties prognozes kaut kādam periodam, cik potenciāli šajā periodā ir iespējamība, ka attiecības veidosies. Un tad jau, protams, cilvēka rīcība un izvēles ir tas, kas tālāk nosaka, vai veidosies attiecības vai nē. Savukārt, tad, kad jau ir attiecības un ir kaut kāda sarežģījuma, tad mēs ar taro kārtīm varam šķetināt šos sarežģījumus. Mēs varam skatīties, kas ir problēma cēlonis, kas var palīdzēt tos risināt. Mēs vienmēr arī varam paskatīties attiecībās, ko tad viens no otra gaida, kas ir tās gaidas, kas ir arī tās iespējas, ko šajās attiecībās var saņemt. Paskatāmies attiecību pāra resursu vai katra personīgo resursu, kas var palīdzēt situācijas risināt sev vēlamā virzienā. Protams, skatoties attiecību tēmu, mums vienmēr ir jāņem vērā, ka attiecībās ir iesaistīti divi cilvēki. Un pat ja jautā viens, viņš var paskatīties no savas puses, kas ir tas, ko es maksimāli varu izdarīt, lai šīs attiecības uzlabotu. Bet, lai attiecības uzlabotos, protams, ir jādarbojas arī otrai pusē. Kā uzdot pareizos jautājumus saistībā ar attiecībām? Es teikšu tā, ka klientam nav jānāk jau ar perfekti atstrādātiem jautājumiem. Klients nāk ar savu situāciju, ar savām sajūtām, ar savām emocijām, un tad tarologs ir tas, kas ar neitrālu skatu šo situāciju saliek jautājumus tādā veidā, lai tā informācija pēc tam ir pievienotā vērtība. Un tagad parunāsim par karjeru. Karjerā biežāk uzdotie jautājumi ir par darba dzīvi, vai nu ir konkrēti kaut kāda situācija, kur gribās kaut ko uzlabot, teiksim, karjeras kāpiens, kas ir jādara, lai to izdarītu, vai biznesā. Biznesā mēs parasti skatāmies saucamo SWOT analīzi, gan biznesa stiprās puses, gan vājās puses, gan iespējas un draudus, un to visu izanalizējot, protams, uzreiz ir tāds pamatīgs materiāls, lai ar to strādātu un lai to biznesu attiecīgi celtu augšā. Un otra tēma darba jomā ir, ja ir doma par darba maiņu. Un to visbiežāk mēs skatāmies, kā izskatot dažādus scenārijus, kā būtu, ja cilvēks paliek esošajā darbā, kā būtu, ja viņš ietu uz citu darbu, un tad attiecīgi ieraugot, kādi ir scenāriji, cilvēks ierauga, kur viņam finansiāli būtu labāk, kur viņam emocionāli būtu labāk, kur varbūt viņam ir lielāka karjeras iespēja. Un tad jau atkal ņemot vērā savu personīgo vērtību sistēmu, klients saprot, kurš scenārijs ir tas, uz ko viņš vairāk gribētu tiekties. Un tad jau vienmēr izvēle ir paša klienta rokās. Vai kārtas pasaka priekšā? Kārtas patiesībā iedod norādi, un tad cilvēks to vai nu izmanto savā labā, vai neizmanto. Kā spēt tarologa sniegto informāciju uztvert pēc iespējas objektīvāk? Tādī brīdī, kad cilvēks atnāk ar savu situāciju, un bieži vien jo sarežģītāka situācija, jo cilvēks var būt emociju pārņemts, un tāpēc tarologa teikto reizēm uztver ļoti selektīvi. Un mans padoms parasti ir ierakstīt šo sarunu, jo paiet laiks, cilvēks aiziet mājās, nomierinās, paklausās šo sarunu vēlreiz, varbūt pēc nedēļas paklausās vēlreiz, un tad ir iespēja objektīvi sadzirdēt to, kas esot pie tarologa, vai nu tajā satraukumā, vai tajās emocijās paslīd garām. No kā es iesaku izvairīties, ir pierakstīt tarologa sniegto informāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka klientam var būt vēlme pierakstīt tikai dažus atslēgvārdus,
Un tad, kad klients ir aizgājis mājās, visa saruna ir aizmirsusies, un tad viņš no tiem dažiem atslēgu vārdiem jau būvē pilnīgi citu realitāti, kurai iespējams nav nekāda sakara ar to, kas bija sarunā ar Taro. Arī apmācībās, par cik ir daudz praktiskā darba, kursantiem ir iespēja praktiskajās nodarbībās izskatīt tieši savus jautājumus, kas nozīmē, ka klients gan mācās Taro kārtas tīri personīgi, gan arī gūst atbildes uz savām tēmām, uz saviem jautājumiem sadarbībā ar citiem kursantiem un ar manu līdzdalību tajā visā. Tā kā 2 vienā. Patiesās atbildes vienmēr ir mūsos, un Taro kārtas tikai ir instruments, lai palīdzētu tās ieraudzīt. Aicinu tevi piesakot šim kanālam, uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī pasakot līdzi informācijai par maniem piedāvājumiem, tā skaitā par Taro apmācībām.